Šodien ir liela diena, jo šodien kopā ar Rīgas mēru Vilni Ķirsi un kopā ar 45. vidusskolas jaunsardzes vienību mēs meklējām lielo egli Rīgas pilsētai. Turklāt nevis vienu, bet divas. Un šis gads ir īpašs, jo šogad pirmo reizi mēs egli meklējam Gaujas mežniecībā, kas ir Daugavas labajā pusē, diezgan tālu no Rīgas. Visus iepriekšējos gadus Rīgai egles ir nākuši no Daugavas kreisā krasta, no tīreļmežniecības. Šis gads bija diezgan sarežģīts, jo jaunsargiem bija jāizvēlās starp daudz un dažādām kuplām eglēm, kuras ir augušas smuidras, staltas. Tās ir ap 25–30 gadus vecas, to augums ir no 15 līdz 18 metriem, un mēs ceram, ka ir izdevies atrast viskaistākās egles Rīgas rotāšanai. Šogad mēs ieviesam jaunu tradīciju, kopā ar jaunsargiem meklējām eglīti no 45. vidusskolas. Viņiem tas ir ļoti interesanti arī bija, ne tikai jaunsargi nozīmē pienākumu, bet arī šatad svētku reizē var kādu citu veidu atbildīgu uzdevumu risināt. Tā kā gan viņiem, gan man ļoti patika un Rīgas mežu darbiniekiem, un noteikti šo tradīciju turpināsim. Egles būs skaistas, slaidas, kuplas, un viena atradīsies Domu laukumā, viena atradīsies Rāts laukumā. Mums šis bija liels pagodinājums meklēt šīs egles un sevišķi atrast viņas un zināt, ka tagad Rīgas centrā, Domu laukumā un pie Melngāju nama stāvēs tieši mūsu vienības izmeklētas egles. Ir, man liekas, liels pagodinājums un arī bērniem milzīgs prieks par to, ka braucot uz Ziemassvētku tirdziņu varēs teikt, jā, šo egli es atradu un es kopā ar draugiem atradām. Esam stipri, drosmīgi, mīlam savu zemīti, esam cieņpilni viens pret otru, esam pateicīgi par to, ka mūsu debesis ir brīvas un ka mums ir šī iespēja svinēt visus šos gan valsts svētkus, gan arī tuvojošos Ziemassvētkus. Palīdzēt citiem, aizsargāt savējos vecākus, palīdzēt vecākiem un aizsargāt, palīdzēt Latviju. Kurš šito egli atrada, tas varētu lāpu nolikt pie egles, lai mēs zinām, kuru mēs izvēlamies, ja? Tā ir tava, ja? Jā.